mana saistība ar Jūrmalu tāda, ka es esmu dzimis Jūrmalā un vasaras esmu pavadījusi un turpinu pavadīt Mellužos. Un jāsaka, tiešām pēdējos gados es kā, Mellužniece esmu novērojis, ka tiešām, ka Jūrmals pilsēta ļoti daudz ko ir darījusi, jāsaka, lai sakotu parkus un Mellužu estrādi un arī, jāsaka, apstādījumu un ziedu. Jāsaka, dobas ir brīnišķīgs, bet arī jāsaka, un tas, kas arī Francijai varbūt ir raksturīgs, tātad ir ne tikai šī dārza kultūra, bet arī pie mums parādās mākslas objekti, ja? Tātad šis viss ir dziļi saistīts, un tad par to arī mazliet šodien parunāsim. Tātad, ja mēs runājam par franču dārzu, un kas vispār ir franču dārzu, un ko mēs saucam par klasisko franču dārzu, tad tas ir regulāri organizēts dārzs, vai arī mēs citādi to varam nosaukt klasiskais dārzs, vai arī baroka dārzs, kurš balstās uz simetrijas principiem un uz to, ka cilvēks, jāsaka, ir tas, kas ir dabā ieviesa šo te kārtību un simetriju. Un faktiski klasicismu principi ir izpaudušies arī franču dārzu mākslā un panākot perfekciju formāli, arī, jāsaka, daba tiek organizēta līdzīgi kā teātrim, un šeit mēs paskatīsimies, no kurienes ar frančiem ir nākus šī, jāsaka, vispār dārza tradīcija. Un franču dārzi ir aizsākušies no franču renesanses laika dārziem, un savukārt itāļu renesanses dārzi Francijā ir kļuvuši populāri 16. gadsimta sākumā. Un vistipiskākais franču itāļu renesanses dārzs ir Bobolī dārzs Florencē, kurā tātad mēs jau redzam šo te ģeometrisko formu, simetrisko motīvu, ūdens klājumu, kaskāžu un dažādu labirintu, dažādu dārza līmeņu, jāsaka, izkārtojumu tieši dārzos, un faktiski itāļu renesanses laikā šie te dārzi bija veltīti senās Romas vērtībām. Kā šie te itāļu renesanses dārzi un kāpēc viņi kļuva populāri Francijā? Francijas karalis Šarls VIII 1495. gadā viesojās Neapolē un redzēja tur pilis un dārzus, un viņam radās ideja atvest tātad no Neapoles šos te māksliniekus un itāļu dārzu veidotājus, un lai izveidotu savu līdzīgu, jāsaka, pili un dārzu. Konkrēti šeit mēs redzam Amboāzes pili. Vispār, ja mēs runājam, ja mēs par tādu franču piļu un dārzu koncentrāciju, un pilis vienmēr ir saistīts ar dārziem, tad, protams, mums ir jādodas uz Loāras ielai. Jāsaka, tas ir brīnišķīgs ceļojums. Es pati neesmu bijusi, jāsaka, apmeklējusi Loāras ielais pilis tādā īpašā ceļojumā, bet daži no tām mēs arī aplūkosim, kuras esmu bijusi. Nākamajā ainavā mēs redzam, šeit mēs redzam Chenonceau pili, kura arī ir brīnišķīgs arhitektūras pieminiekts un arī ar brīnišķīgiem dārziem. Un šo te pili ir būvējis François I, Francijas karalis. Varbūt viņš ir arī tieši tas, kurš ir no jauna pārveidojis Fontainebleau pils dārzus. Un šo te pili, ja mēs arī viņā viesojamies, tad Chenonceau vārds mums ir saistīts ar Francijas tādu personību Diane de Poitiers, kuru, protams, mēs zinām pēc franču literatūras. Skatāmies tālāk. Ja mēs runājam par tieši šo te franču dārzu vai klasisko franču dārzu apogēju, tad vai tādu kulmināciju, tad mums jārunā ir par Versaļu un par 17. gadsimtu un par franču dārznieku André Lenotru, kurš ir dzimis 1613. gadā Parīzē un miris 1700. gadā.
un Andrē Lenotrs ir zināms ar to, ka viņš ir bijis Francijas karaļa Ludviga 14. galvenais dārznieks, un kurš ir izveidojis Versaļas pils, parku un dārzu. Tātad viņa, jāsaka, darbības laika periods ir bijis no 1645. līdz pat 1700. gadam. Slavens arī ar to, ka veidojas Vicomte, Fayelles un Chantilly piļu dārzus. Tā šeit mēs redzam Vicomte dārzu. Ar ko šis te dārzs varbūt ir slavens, tātad šo te pili un šo te dārzu īpašnieks ir bijis Nikolā Fouquet, kurš ir karaļa Ludviga 14. finanšu ministrs, un šis te dārzs ir slavens ar to, ka tas ir varbūt viens no pirmajiem tādiem nozīmīgākajiem franču stila dārziem. Vēl viens brīnišķīgs piemērs Chantilly pils un dārzs. Un šeit mēs nonākam, šeit mēs tātad redzam Versaļu, kas ir franču dārznieka Lenotra, jāsaka, mūža veikums, un varbūt tas, kas ir arī viss tas pazīstamākais. Viņa veikums šeit mēs redzam, tātad mēs pat arī viesojos apmeklēt Versaļas pils oranžēriju kopā ar Rundāls muzeja pārstāvjiem. Vispazīstamākais franču stila dārzs Latvijā, tātad ir, jūs jau ziniet, Rundāls pils dārzs, kur mēs saucam par Jardin de Française vai franču stila dārzs. Un Rundāls komandai ir projekts tātad atjaunot šo te, tātad ne tikai, dārza daļu, bet arī izveidot augļu dārzu. Un, protams, kuru vislabāk iedvesmoties, tātad ir apmeklēt Parīzi ar Luksemburgas dārzu, Tilerija dārzu un arī, protams, Versaļu. Šeit mēs konkrēti 2 gadus atpakaļ bijām Versaļā, un Versaļas oranžērijas galvenais pārziņš mums iepazīstināja ar ceļojums notika aprīļa mēneša beigās, tātad šeit atrodas oranžērija, un tas bija tas laika periods, jāsaka, pavasara sākums, kad tātad franču dārznieki, tie, kas strādā Versaļā, jāsaka, sagatavoja eksotisku augļu kokus, jāsaka, iznešanai ārā dārzā, un, jāsaka, lai tie būtu pieejami apmeklētājiem. Jā, tātad šeit mēs redzam šo te oranžēriju. Ja jūs, teiksim, esat Versaļā, tad tas ir kreisajā pusē. Tātad šeit šie te visi eksotiski augļu kociņi atrodās ziemas periodā oranžērijās, un arī, protams, kāpēc šajās te pilīs ir izveidot šīs te oranžērijas, jo pēc šiem te Itālijas ceļojumiem, protams, Francijas, jāsaka, augstmaņu karaļi vēlējās arī ieviest šos te eksotiskos augļu kokus arī Francijā, tātad vajadzēja atrast veidu, kā viņus pārziemināt, un līdz ar to tapa šīs te oranžērijas, un tātad vesels, jāsaka, dārznieku un strādnieku, jāsaka, komandas, jāsaka, šos te augļu kokus uz ziemu ienes oranžērijās, un tātad vasaras periodam sākoties, tātad visi šie te augļu koki šajās īpašajās kastēs, kuras arī tāds īpašs tāds modelis, jāsaka tā, kuru no koka veidots ar čuguna, jāsaka, stiprinājumiem, lai tur, jāsaka, varētu papildināt vai nomainīt saplušos koka dēlīšu, lai papildinātu ar svaigu zemi. Tātad īstenībā tas ir tāds vesels tāda konstrukcija, ļoti, jāsaka, gudri izdomāta, jā, lai tiešām, lai varētu, jāsaka, pilnībā, jāsaka, nodrošināt šiem te augļu kokiem labu pārzīmošanu, arī augstas papildināšanu. Jā, nu šis laikam šī fotogrāfija, tātad to pati es esmu uzņēmusi, tātad redziet šīs te čuguna daļas, šie te koka dēlīši, jā, tas ir tāds patentēts, varētu teikt, modelis, un tiešām šie te aprausīgi koki pa ziemu pārzīmo oranžērijā. Redziet, tātad mēs viestojamies tieši Versaļas oranžērijā laikā, kad šie te koki tika nesti ārā. Kas notiek šajās brīnišķīgās plašajās oranžēriju telpās vasaras periodā, kad viņas ir tukšas, protams,
Verseles pils ir ļoti attīstījusi šobrīd arī kā muzejs arī piedāvā telpas dažādiem pasākumiem, notiek filmu uzņemšana, un šajās te oranžērijās arī notiek augstās modes skatus, un tās ir ļoti populāra vieta, stilīga vieta, kur rīkot šādas te pasākums. Šeit mēs redzam, protams, Verseles pils komplekss, tā ir pils, kas ir, protams, Francijā visapmeklētākais turisma objekts. Ir arī, protams, dārzi, tur var pavadīt veselu dienu, bet tāpat laikā pilī jādomā par to, kā pelnīt arī līdzekļus, tāpēc arī tiek īrēt šīs oranžērijas telpas, tāpēc arī šeit mēs viesojāmies. Ir arī 5 zvaigžņu viesnīca, arī ir rožu dārs, ir arī restorāns, tātad vesels tāds, jāsaka, varētu teikt, tāds uzņēmums, arī kompleks, ne tikai, jāsaka, kultūras mantojuma un vēsturiska vieta, kas pieejama apmeklētājiem. Šajā te braucienā ar Rundāls pils cilvēkiem, tātad mēs apmeklējam Parīzes vēsturiskos dārzus, Verseli, un arī viesojamies dažos privāti īpašumos un pilīs turpat netālu no Parīzes, tātad šeit mēs redzam Sēnes upi. Tātad šeit konkrēti ir La Roche-Guyonas pils, un šīs te pils īpašnieki atjauno vēsturisko augļu dārzu. Un, jāsaka, ja mēs runājam par šiem te franču simetriskajiem dārziem, tātad šie te klasiskā stila dārzi, tātad tas bija gan augļu dārzi, kur bija šie formētie augļu koki, bija gan garšaugu dārzi, tātad arī sakņu dārzi, tātad viss, un arī, protams, ārstniecisko augļu dārzi. Tas viss bija paredzēts, protams, pils saimniecības vajadzībām, jo, kā lai saka, pils virtuves vajadzībām. Un šeit, La Roche-Guyonā, kā jūs redziet, tā tad ir arī šie te, jāsaka, mēs redzam šo te dārzu simetriju, šeit tiek formēti augļu koki, un, jāsaka, aprīļa mēnesī, šie te, jāsaka tā, redzot šos te kokus, kuriem, jāsaka, ir izgriezti zari, un īstenībā grūti iedomāties, ka viņi nes bagātu ražu, bet tas viss ir iespējams, un var tikai apbrīnot cilvēku entuziasmu, kas, jāsaka, iegulda savus privātos līdzekļus šādu te franču vēsturisko un tradicionālo dārzu atjaunošanā. Šis te dārzs ir arī nozīmīgs ar to, ka viņš ir pilnībā atrestaurēts, un pēc apmēram pēdējo 100 gadu laikā praktiski šajā te dārzā nekas nenotika, un viņš ir ticis atvērts publiskai apskatē 2004. gadā, un šis dārzs ir ieguvis Francijas kultūras ministrijas piešķirto zīmolu Jardin remarquable, vai arī mēs saucam par, to varētu nosaukt par izcelējiem Francijas dārziem. Šis te zīmols, es mazliet vēlāk par to pastāstīšu, tātad tās ir arī kā veids, kā Francijas kultūras ministrija izceļ un jāsaka, un veicina tieši šo te vēsturisko dārzu un izcelo dārzu saglabāšanas tradīcijas. Šis te dārzs atrodas 700 km attālumā no Parīzes, Sēnes upes krastā. Jāsaka, pils ir kā, mēs bijām uzkāpuši pils tornī, un tātad šis te skats ir no pils torņa, un jāsaka, varētu teikt, ainava izskatās, kā kādreizēji, kā senākos laikos, un šis te mūsdienu būvs nav redzams, tātad var būt pilnīgi priekšstat par to, kādi bija šie te vēsturiskie dārzi savulaik. Ja mēs runājam par franču dārziem, tātad šeit mums jārunā, tātad mēs redzam Villandrī dārzu. Faktiski franču literatūrā, ja mēs skatāmies informācijā par vēsturiskiem dārziem, tad ir pat tāds termins kā vārnīca vai visi tie termini. Jāsaka, ja mēs runājam par klasisko franču dārzu, tad kādus terminus mēs izmantojam? Un parādās tāds vārds kā broderie vai mežģīnis. Un šeit mēs redzam tik tiešām, ka šis te dekoratīvo, jāsaka, apstādījumu un
krūmi un ziedu stādījumi, tātad tik tiešām ir izkopt līdz perfekcijai un veido šīs te mežģības, tātad, vai izšurumus. Un šeit arī tātad Šamboras pils, arī brīnišķīgs objekts. Franču valodā, bet šo te arī ir vērts apskatīt un arī Šamboras pils dārzi, ja, arī tātad šeit ir, mēs runājam par šīm te mežģīniem, par šiem te ģeometriskajiem motīviem, bet arī brīnišķīga pils un brīnišķīgs, jāsaka, arhitektūras un dārzu ansamblis. Mēs pieminējām arī, jāsaka, to, kā cilvēks jāsaka, pārveido dabu, un daba ir kā jāsaka, zaļais teātris vai fons, kurā darbojas cilvēki. Šis te zaļais teātris ir izveidots Tirē ciematiņā, nelielā privāta īpašumā. Man šeit bija viens avīžu pielikumiņš. Vienkārši pastāstīt, kas ir īpašnieks. Šī te pils Tirē ciematā pieder, varbūt esat dzirdējuši tādu slavenu franču baroku mūziķi Viljams Kristī, kurš vada senās mūzikas ansambli Les Aflorissants, kurš darbojas pie Versailles pils, un daudz gadu garumā Viljams Kristī tātad atjauno šo te vēsturisko savu īpašumu un dārzu, bet ar ko šis te īpašums ir slavens, ka katru gadu augusta mēnesī šeit notiek baroku mūzikas festivāls, un varbūt kāda saistība ir Viljamam Kristī ar Latviju, saistības nav nekādas, es vienkārši jums varētu ieteikt. Šis te mūziķis sadarbojās arī ar daudziem jauniem franču, jāsaka, izcēliem baroku mūziķiem, un viens no viņiem, Teo Tims Salon Klādes Svart, viesosies Latvijā. 6. decembrī viņam Baha festivāla ietvarot būs solo koncerts Biržā, un 7. decembrī Cēs koncerts zālē viņš viesosies ar savu baroku mūzikas ansambli Konsavu, un viņi izpildēs Vivaldi 4 gada laika programmu, ko viņi ir ierakstījuši kompaktdiskā. Un Viljams Kristī ar Teo Timu de Svart sadarbojas daudz gadu garumā. Šim jaunajiem mūziķiem viņam vēl nav pat 30 gadus, bet viņi ir jau kopīgi ierakstījuši kompaktdiski, jo Viljams Kristī ir klavesīnis, un tātad Teo Timu de Svart ir violnieks. Nu, ja ir interesi, silti iesaka, ja Teo Tims ir iestājies Latvijā jau 2 gadus atpakaļ. Un šis te tiešām ir brīnišķīgs pasākums. Tātad ne tikai dārzu māksla, ne tikai arhitektūra, ne tikai kultūras pieminekļu aizsardzība, bet arī, jāsaka, mūzika šajā te brīnišķīgajā vidē, un man bija paņēmies līdz kaut ko, līdz ir kultūras dienas pielikums, kur tieši ir stāsts par šo te festivālu, un arī ir šīs te brīnišķīgās vietas, jāsaka, fotogrāfijas. Tā, šeit mēs atkal redzam mežģīnes. Nu, vienkārši, ja mēs gribam salīdzināt, tad arī, protams, šeit uzreiz ir, mēs varam arī Latvijā kaut ko līdzīgi redzēt, tātad rundāls boskets un arī mežģīns un šī te ģeometriskie stādījumi, koku formēšana, tātad to mēs visu varam redzēt arī rundālī. Šeit savukārt, tātad mēs esam Parīzē, Luksemburgas dārzā. Šajā te ēkā Luksemburgas pilī atrodas Francijas senāts. Tie, kas ir Parīzē bijuši, man, piemēram, ļoti patīk katru reizi apmeklēt Luksemburgas dārzu, jo šo te ziedu stādījumi ir katru gadu citā krāsā, un pašā centrā, mēs vienkārši šeit neredzam, atrodas jāsaka, mākslīgs ezers vai dīķis, un jāsaka, tā ir brīnišķīga atpūtas vieta, var apsēsties, var lasīt grāmatu, cilvēki tiešām, nu, šeit ir arī, jāsaka, arī šeit Luksemburgas dārzā atrodas arī oranžēri, turēt mēs arī apmeklējām šo te oranžēri, jo šī te Katrīnas de Medici kādreizējā pils, un tātad arī līdzīgi arī viņas Parīzes rezidents, un arī tātad šeit šie te koki, kā jūs redzēt, arī ir šajās īpašajās kastēs, tā kā varbūt, ja kādreiz Francijas dārzos būsiet, redzēsiet šo te modeli, tātad tas nāk no Versailles.
Jā, šeit tātad Tilerija dārzā arī ir rožu stādījumi, rožu apstādījumi, tātad 17. gadsimta mantojums, un arī pie Parīzes atrodas Bagatelle dārs vai ar savu rozāriju. Tātad aprīļa mēnesī rozes jau tur sāka ziedēt. Arī brīnišķīga vieta, kur viesoties, un varbūt tāds neliels stāsts arī. Jūrmalā dzīvo mūsu pazīstamais tekstilmākslinieks Egils Rozenbergs, kurš ir vairākos savos darbos, kurš ir, man liekas, 10 gadus atpakaļ arī uzturējies rezidencē, starptautiskajā mākslinieku rezidencē Parīzē, Cité Internationale des Arts, kuram arī pašam ir ļoti skaists dārs, un kurš arī vienmēr, kad brauc uz Parīzi, apmeklē šo te Bagatelles dārzu, vai arī Bagatelles dārza mežģīns ir ielas, man liekas, vismaz dažos, vismaz divos viņa gobelēnos. Tā kā varbūt arī, ja kādreiz redzēsiet viņa gobelēnus, un tur būs rakstīts Bagatelles dārs, tad jūs ziniet, ka tas ir Parīzē. Jā, nu arī tātad šeit arī Luksemburgas dārs. Šeit, jā, 2 gadus atpakaļ tātad arī brīnišķīgi apstādījumi un rozes pie Dievmātes katedrāles, kurā, kā jūs redzat, šeit ir stalers un notiek remontdarbi, bet varu pateikt to, ka decembra mēnesī Dievmātes katedrālē notiks pirmais dievkalpojums, un šis te koncerts pirms atklāšanas tiks translēts arī Latvijas televīzijā. Tālāk. Gribēju pastāstīt par Chaumont-sur-Loire vai Chaumons pils pie Loāras. Par šo te pili es esmu apmeklējis vairāk kārtīgi, un ar ko viņa ir varbūt tāda īpaša, un par katru reizi, kad es šajā pilī esmu bijusi, un tas ir vairāk par varbūt dārzu festivālu, mākslas festivālu ietveros. Tātad tas ir brīnišķīgs un izcils kultūras un arhitektūras piemineklis, bet kopš 1992. gada šajā pilī, kurai ir milzīgi liels ārkārtas, cik hektāru plašs dārzs, tiek rīkots dārzu mākslas festivāls. Jā, 21 hektāru liels īpašums tātad. Šī te ainava, kas tātad šis te dārs un ainava, un šī pils atrodas pie Loāras, ir iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā, un varbūt Chaumona ir pazīstama, varbūt tāpēc, ka tātad, kā es arī minēju, tas ir brīnišķīgs arhitektūras piemineklis ar savu, ar pili, ar parku un arī ar zirgu staļļiem. Šeit notiek arī ik gadus, tas ir mākslas, mūsdienu mākslas centrs, un šeit turisti brauc ne tikai, lai iepazītu vēsturisko arhitektūru, bet lai arī, jāsaka, aplūkotu mūsdienu mākslas izstādes. Un treškārt, un tas ir arī varbūt par šo aspektu, es esmu domājis saistībā ar Jūrmalu, šeit ik gadu, tātad, kā es arī minēju, no 92. gada tiek rīkots dārzu festivāls. Tātad, jau vairāk kā 30 gadus, un ik gadu tātad šī festivāla atklāšana notiek aprīļa mēneša beigās, un šis dārzu festivāls ilg līdz pat novembrim, un kāda ir tā būtība, īpaša žūrija, tātad tiek izsludināts konkurss, un dārznieki tiek uzaicināti piedāvāt savus projekts nelielu dārziņu iekārtošanai. Un šie dārzi, protams, tie ir sezonāli dārzi, un labākie projekti tiek atlasīti, un tātad ik gadu apmeklētāji var redzēt, jāsaka, vismaz 30 īstenotas ceres, un tātad pārsvarā, protams, šo te dārzu izveidošanā, paskatīsimies, kā jūs redziet, tātad te ir gan augu stādījumi, gan vides un mākslas objekti pārsvarā veido no dabas materiāliem. Faktiski šie te nelielie dārziņi, viņi ir, es nevaru pateikt, varbūt 100 kvadrātmetru lielā laukumiņā, bet vismaz 30 katru gadu. Tātad aprīlī šis dārzu festivāls tiek atklāts, viņš ir ļoti populārs, man ir laimējies 2 reizes piedalīties šī festivāla atklāšanā. Jāsaka, tas ir reģionā ļoti svarīgs notikums ar pašvaldības pārstāvu piedalīšanos, un jāsaka tā, tajā atklāšanā, jāsaka, tiek teikts uzrunas, un jāsaka, atklāšana notiek galvenajā svētku zālē, tur, jāsaka,
grūti atrast brīvu vietu. Un tālāk ir bukletiņš, un cilvēki iet skatīties, jāsaka, šo te staigāt pa parku un skatīties šos te mākslas un vides objektus. Šis te dārs mainās sezonas laikā, tātad aprīļa beigās viņš tikko sāk tapt, vasaras vidū viņš ir pilnīgi savādāks, rudenī, tad arī, es bijusi arī rudenī, tad, protams, ir citi akcenti, parādās ķirbļi, oranžās krāsas, tātad brīnišķīga ideja, un arī tad, kad Jūrmala strādāja pie savu projektu un vēlējās pieteikt savu kandidatūru kā Eiropas kultūras galvaspilsēta, tad arī šī bija viena no tām idejām, jo tieši domāju par to, ka Jūrmala ir, jāsaka, un jūrmalnieki arī kop savus dārzus, un varbūt, ka tā būtu tāda ideja, kas jūrmalnieks varētu uzrunāt, un arī, jāsaka, katrs savā dārzā varētu kaut ko tādu izveidot. Tā bija tāda viena no tām idejām. Es domāju, ka brīnišķīga ideja. Teiksim tā, ka ir tāda iedvesmes dārzi, un cilvēki katru gadu šo te festivālu brauc, jo pirmkārtām šie 30 dārzi ir pilnīgi savādāk, viņi neatkārtojās, un arī tas, ka gada laika mainās, un šie dārzi arī, ir arī kaut kas eksotisks. Eksotiski. Kaktusi šeit. Un kā es arī minēju, tātad ir arī šajā te parkā tiek izvietot arī mūsdienu mākslas objekti, kā jūs redzat, šis ir tāds no koka, no dedzināta koka, tāds zaķis veidots jau vidas objekts. Šis ir objekts, kas ir veidots no keramikas un tā milzīgi liels tāds mākslas darbs, kas ir izvietots zirgu staļļos. Šeit ir šī zirgu staļļa. Zaļu lauku siena, šie te stādījumi, kā jūs redzēt, jā, aprīļa beigās jau tulpes, narcises, un šajā te vēsturiskajā pilī, kā es arī minēju, ir šī te mūsdienu mākslas objekti, un pie pilas bēniņos tā tad instalācija, jā, ekrāni, rožu attēli, kas mainās, ļoti, ļoti populārs, jāsaka, tiešām turisma objekts. Šeit es gribētu pastāstīt arī par to, kas notiek un kādas aktivitātes piedāvā, piemēram, šeit konkrēti es viesojos Norlaku Sabatijā, tā ir baznīca, bet Francijā ir arī tāda lieta, kā šīs te kultūra vietas ar nosaukumu Centre culturel de rencontre vai kultūras tikšanos tādi centri, kas ir pašvaldība pārziņā, un šajā te Norlaku Sabatijā tātad notiek koncerti, ir arī brīnišķīgs senais parks ar brīnišķīgu lielo aleju, bet arī tāpat laikā, kā redzat, ir izveidots, atjaunots arī šis te klasiskais franču dārs, bet ar mūsdienīgiem stādījumiem. Šī ir arī rezidenču vieta. Tātad pilstāts, jāsaka, varbūt pakalpojumu kompleks, brīnišķīgs pastaigu vietas, jo tur apkārt ir, jāsaka, dīķi un ezers, un ir pastaigu takas. Kā jūs redzēt? Sena ēka, sena celtne. Jāsaka, viss aprīļa mēnesī tikai baltis nacis. Un tad vēl viens tāds piemērs, par kuru es domāju arī salīdzinājumā ar Jūrmālas pilsētu. Es pagājušo gadu, tātad maija mēnesī, viesojos franču rakstnieces Žoržas Sandes, kas Latvijā ir labi pazīstama, mājā Noānā. Droši vien daudziem atmiņā ir un daudz zina, atmiņā ir Nacionālā teātra izrāde, Vasara Noānā ar Elzu Radziņu un Kārlis Sebri galvenajās lomās. Tātad šī ir franču rakstniece Žoržas Sandes, jāsaka, dzīvesvieta, māja, kurā viņa pavadīja gandrīz pusi no sava laika, tātad pusi laika Parīzē un vasaras sezonā Noānā. Viņa ļoti interesējās, viņai bija brīnišķīgs dārs, un viņa pati viņu kopa. Un šis ir arī tāds brīnišķīgs kultūras, jāsaka, objekts un vieta, kur cilvēki labprāt apmeklē, un šeit jau ir saistība arī ar Jūrmali, ja mēs runājam par Raini, par Aspāziju, arī varētu teikt, ir tāds zināms līdzības.
Tas ir tas dārs, protams, saprātīgi, cilvēcīgi mērogi. Šeit ir viens arī brīnišķīga, viena pils arī turpat netā tajā pašā Berī reģionā, Enēlevjei, kur ir arī brīnišķīgs dārs. Šeit mēs varam runāt par tādām, par to, kā šādi te dārzi un šādas vizītes var mūs iedvesmot. Brīnišķīgas anemones, man liekas, pie mums arī dārzos jāsaka ienāk. Šeit, kā jūs redzēt, rozes un arī šie formētie augļu koki, raudzāles, arī pie mums ļoti populāri, vai ne? Tēlniecības objekti, skulptūras, šie te formētie un dekoratīvie koki. Protams, sakņadārs, viss, kas ir saistīts ar bioloģisko lauksaimniecību, arī tas pie mums ir ļoti populāri, permakultūras dārs. Protams, kur Francija bez vienogulājiem, Francija un vīns, tas ir, protams, no tā, tas mums ir tie sinonīmi. Nu, un arī šis te, jāsaka, šie te labirinti, šis te veidotais, jāsaka, šīs te veidotās alejas, formētie koki. Nu, šeit ir arī tādi dārzi, kas arī varētu mums kalpot par iedvesmas dārzu. Katram no mums varbūt arī mēs Jūrmalā varam kaut ko līdzīgu. Pavisam cilvēcīgi mērogi, vai ne? Tas mums netika. Šeit ir viens dārs, ir viena franču tēlnieka, Patrika Peltjē, kurš ir Latvijā viesojies ar savām izstādēm. Viņa objekts no betona veidots atrodas pie Rotko muzeja Daugavpilī, tāda zoda no betona veidot. Bet šis te cilvēks, jāsaka, arī kā daudz citi, viņš ir mākslinieks, viņš arī viņam ir brīnišķīgs dārs, un kuru viņš kopja un veido, un katram, jāsaka, augam ir zina latīņu valodā nosaukumi. Kas tāds, es teiktu, arī, protams, ļoti nozīmīgi arī, kā mēs arī šeit pie mums Jūrmalā redzam, jāsaka, ziedu robes un krāsas, kas mainās, ja, un akti ir īpaši tādi akcenti. Protams, Francija ir liela, un tas, ko mēs redzam Loāras ielais parkos un dārzos, kas atrodas Francijas vidienē, tomēr, ja mēs dodamies uz dienvidiem, tad, jāsaka, protams, ir cita, jāsaka, klimata zona, un šovasaras augusta mēnesī biju viesojies Aviņonā un Arlā, un tātad tie ir Francijas dienvidi, 35 grādi, bet arī šeit ir brīnišķīgi dārzi, protams, ar citiem augiem un ziediem, tātad Saint-André Abatijas dārzi, kaktusi, protams, mūžzaļie krūmi, arī brīnišķīga vieta, kuru apmeklēt, ja jūs esat Aviņonā. Nu, ja mēs runājam, varbūt meistars stāsti, gribētu pieminēt šeit vārdu meistars. Šis te ir brīnišķīgs dārs Arlā, tas ir veidots pēc franču mākslinieka Vincenta Van Gogha gleznas motīviem, un kāda ir saistība Van Gogham ar Arlu. Šeit viņš ir ārstējies, jo, kā jūs ziniet, viņš ir cietis no garīgās veselības problēmām, un šeit viņš ir ārstējies, šeit viņam tieši šajā slimnīcā. Šobrīd šajā ēkā atrodas starptautiskā tulkotāja māja Arlā. Nu, un šis te dārs ir atjaunots pēc viņa gleznas motīviem. Tad šeit pat mēs varam redzēt šo te gleznu. Varam salīdzināt, ja esam tur uz vietas. Arī brīnišķīga vieta. Viesoties. Nu, ja mēs šeit pat Baltijā, kaut kur gribam pie kaimiņiem aizbraukt, tad šis ir Dzintara muzejs Palangā, kur dārzu arī ir veidojis franču ainavu arhitekts.
Tātad franču dārzi, franču stila dārzi ir iespējami tātad arī pie mums Baltijā. Nu, noslēgumā, protams, Rundāls stāsts maija beigās, kad Rundāls svin savu jubileju. Nu tā, jāsaka mums visiem paldies, lai Francis, merci, paldies par jūsu uzmanību.